Slavēts Jēzus Kristus. Svētā zeme, 5. evaņģēlijs. Ar šādu rakstu sākas jaunais Katoļu baznīcas vēstneša numurs. Bīskapa komentārs – žēlsirdība un taisnīgums. Ziņas no Vatikāna. Cilvēka lielākā nabadzība ir mīlestības trūkums. Zinātne bez mīlestības zaudēja savu cēlumu. Latvijā sarunas ar jauniešiem, pārdomas par laimi un dzīves jēgu. Bīskapam Pēterim Strodam 120. Slavēšana ielas garumā. Lielā telka Siguldā. Akmens Dievs. Trīsvienības, ko pielūdzu. Karmelē ekleziālās kustības rekolekcijas Itālijā. Ticības padziļināšanas programma uzņem apgriezienus. Cesvēnes un Jaunpiebalgas draudzē. Iesvētīta kapela Šemanefu kopienas mājā. Klusumā rekolekcijas Karmela garā. Pārdomas Praida priekšvakarā. Baznīca pasaulē. Pret bērnu verdzību. Atlaiž no darba par apsēkumu Ziemassvētkos. Eiropas katoļu studentu dienās tiekas Romā. Pārdomā. Mātes dienu sagaidot. Stāsts. Piedošanas tilts. Intervija. Ko var dot sociālais tirgus ekonomikas modelis ar Māru Viktoriju Zilgalvi. Recenzija. Regīna Breta. Dievs. Acis nemirkšana. 50 mācības dzīves līkločiem. Sludinājumi. 19. maijā māsu kalpoņu klosterī Franciskāņu lūkšanas skola. Apmācības seminārs Labā gana katehēze no 26. jūnija līdz 3. jūlijam. Sveicam priesterus jubilejās. Fotoreportāžu bīskapa Slaskāna dienas Mogiļevā. Un jau otro numuru mums ir Krusvārdu mīkla. Aktīvākie lasītāji, kas zina, kas ir iepriekšējā numurā, var ļoti veiksmīgi uzminēt Krusvārdu mīklu. Lasiet vēstnesi līdz nākamajam numuram.